kādā veidā var izmantot astroloģiju? Astroloģijas pamatā ir filozofija, ka cilvēks ir savas dzīves autors. Tu saproti, ka tev šīs lietas sāk traucēt. Psihologs, astrologs, tarologs, jebkurš lauks. Riktīgs tur bariga un visus iedvesmo iet kurīt. Šobrīd es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir pret astroloģiju. Kad mēs iepazīstam sevi caur šo te astroloģiju, mēs sākam dzirdēt sevi. Astroloģija nav nākotnes paredzēšana, tā ir iekšējās GPS sistēmas atbloķēšana. Lielākā daļa kaut kādu situāciju rodas tāpēc, ka mēs sev neatļaujam dzīvot. Iedomājies dzīvi bez grūtībām, kāda mēs būtu, nekāda. Intuīcija vīriešiem, man liekas, saistās ar tādu vājumu. Mums ir iespējams viss, svarīgi tam ticēt. Sanāk astroloģija un horoskops tas viens tas pats. Tie, kas jau rokās iepriekšējās dzīvēs, dvēselēs un Cilvēki, kas iepriekš varbūt nezināja, ko tas nozīmē, tagad arī zina, ko nozīmē krīze. Rasbora. Man ir rasbors, ja. Nedaudz, ja. kad notika kaut kāda problēma, visas tur vairs neiešu. Nē. Tu aizēji pie astrologa un viņš tev pasaka, tev tur kāda bomža karte drusciņa.